Mēs esam Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, Latvijas Dejas informācijas centra organizētā diskusijā par dejotāju tēlu sabiedrībā. Es esmu Laura, DancLV baleta nozares redaktore. Ar mūsu runātājiem es laikam iepazīstināšu pēc tam, kad es nedaudz iezīmēšu tēmu, kas ir tātad dejotāju publiskais tēls. Īsts stāsts par to, kā tapa šī tēma. Tā ideja jau radās pirms pāris mēnešiem, patiesībā diezgan humoristiskos apstākļos, jo mums bija DancLV sapulce, un mēs sākām vieglā tonī apspriest to, ka baletdejotāji vienmēr izskatās pēc baletdejotājiem, un laikmetīgās dejas dejotāji vienmēr izskatās pēc laikmetīgās dejas dejotājiem. Un ja uz tām pazīmēm, apģērbu, uz uzvedību, uz matu sakārtojumu paskatās tādā drusciņa objektīvā skatpunktā, tad tas kļūst nedaudz smieklīgi. Bet, jā, uz sevi ir jāmāk paskatīties no malas. Bet pēc šī gada Spalmeņu nakts ceremonijas nedaudz šī tēma pagriezās uz tādu feministiskāku skatpunktu, jo ceremonijas dramatiskajā galvenajā punktā bija baletdejotāji, un bija interesanti, jo tieši pēc ceremonijas es satiku dažus savus paziņas cilvēkus, kurš strādā kultūras nozarē Latvijā. Un pirmais jautājums, ko viņi man uzdeva, ir: Laura, kā tu vērtē baletdejotāja prezentāciju šajā pasākumā? Un tas bija interesanti, jo arī sociālajos tīklos šī tēma nedaudz uzpeldēja, bet pašiem baletdejotājiem šī tēma nav interesanta. Viņi īsti nesaskata problēmu. Tāpēc arī šis feministiskais pagrieziens, man ir kaut kāda cerība, ka mēs spēsim atrast kaut kādu kopējo punktu starp feminismu, starp baletu un starp laikmetīgo deju, tāpēc mums šodien ir mūsu runātāja vidū drusciņi, no visa pa drusciņai. Mums ir Paula Lieldiģa-Kolbina, baleta māksliniece. Mums ir Agata Bankova, kaķa mīle un laikmetīgās dejas māksliniece. Tas ir otrādāk, vai ne? Var arī abi. Okay. Mums ir Zana Lieldiģa-Kolbina, bijusī baleta soliste, nu jau pedagoģe ar ļoti garu gadu pieredzi, arī mana pedagoģe, tāpēc man likās, ka šo tēmu bija interesanti uzaicināt Zanu. Un mums ir Agnese Krivada, tā somatiskā feministe, dejas entuziaste un dzejniece. Pareizi? Jā. Jā, man ir pirmais jautājums tāds ļoti vispārīgs, bet man liekas, uz to varētu atbildēt visas, ir par to, vai jūsuprāt kaut kas tāds kā baletdejotāji, ne tikai baletdejotāji, dejotāji kā tāda publisks tēls eksistē, vai tajā brīdī, ņemot vērā to, ka dejotāja ķermenis, dejotāja personība veido viņa mākslu, vai šī publiskā identitāte kaut kā dabiski izriet no tā mākslas veida, kuru mēs piekopjam, vai tas ir kaut kas mākslīgs, ko jūs cenšaties kultivēt? Paula? Es domāju, pēc tā, kā mēs tomēr ikdienā savā profesijā kustamies, es domāju, no tā izriet tas, ka tas aiziet ikdienā. Bet, ka speciāli, nu, gan jau kāds arī varbūt speciāli to kultivē, es nezinu. Man šķiet, mēs esam gan tādi, kas speciāli to kultivētu, un īpaši tur, piemēram, es nezinu, baletdejotāji īpaši izvērsti, staigātu, vai tur tā kā, bet kādam tas ir tā dabīgi, un man šķiet, nav speciāli, nezinu. No, bet, piemēram, apģērba ziņā, ka ir aizskatās eleganti. Es uzskatu, tas katrs savā kaut kāds pieņēmums, kā tu kur izskaties. Nu, piemēram, pašlaik vienkārši skatoties, nu, kaut kādi banki, nu, piemēram, es domāšu par saviesīgiem pasākumiem, kaut kur izejot, nu, ir ļoti liela dažādība par to, kurš elegantāk leitā ir vai kurš nē. Un arī ikdienišķi, nu, es neredzu personīgi tādu nekādu atšķirību. Laikam, tad pie Zanas jāpārlēc. Kā pie cilvēku, kurš, manuprāt, vienmēr ir izskatījies pēc baletdejotājs pat savā brīvajā laikā.
Nu, es nezinu, pirmkārt, es domāju, labi, tā no sākuma sāk, es domāju, ka, teiksim, klasiskā baleta dejotājs, tu gribi, negribi, tu savādāk ej. Nu, tiešām jāsaka, gribi, negribi, vai ne? Nu, ir tā stāja un tas atšķirās ir. Par to tēlu radīšanu sabiedrībā, nu, man jāsaka, ka tomēr to tēlu sabiedrībā rada sabiedrība. Nu, tomēr. Ja es, kā saka, atgriezīšos, par cik es diezgan antikvāra mēbeles, kā es teicu, es teikšu tagad, kā saka, mūsu laikos, ja? Tomēr, nu, visus māksliniekus, kā saka, vai, kā saka, cēla gaismiņā kaut kā vairāk cieņīgi pret viņiem, ne? Gan visos teātros, ne tikai pa baletu, bija, kā saka, ne jau fani, bet bija elki, vai ne? Elki bija, un līdz ar to arī es domāju, ka savādāk arī tādos laikos paši mākslinieki sev pasniedz. Jā, nu, teiksim, neatļāvās, es arī neatļāvos nekad, manā laikā es neatļāvos nekad, uz ielas iziet, kaut kā. Jā, teiksim, es varu ikdienā ģērbties, man ir mierīgi, mans mīļākais ir žaketīts visāds, es varu arī džemsās džemperī aiziet, es varu špilkās klētā aiziet, ja? Bet, teiksim, ja kaut kur iet, es uzskatu, ka, teiksim, joprojām ir kaut tāda etalona, kā, Olga Dreģe. Ir redz, ka viņa māksliniece, vai ne? Tās paudzes atkal, vai ne? Tas ir aizgājis, es tagad varbūt tā putraidi runāju, es vispār neprotu runāt, piedodiet, lūdzu, haotiski. Bet, jā, no tiem laikiem, kā saka, cilvēkā sabiedrībā tos elkus gaidīja, un tā, es domāju, ka tādā ziņā arī viņi savādāk parādījās. Tagad ir cita paudze, labi, es arī teikšu, citi apģērbi ir. Arī, ja, mode cita. Teiksim, es arī uzvalku fufai. Kā viņas savas prakas, man mazbērns saka, nav praka, ir kurtka, ja. Bet, līdz ar to arī es eju savādāk. Tad viss piekritīs, ja ir kājās špilkas, laiviņas, uzvalks vārkus, šaurus, to eju savādāk, ja. Es pirms šodien šitādiem zābakiem, es eju, man ir tādi soļi, es tā arī gāju, jā. Es nezinu, tāpēc es saku, bet pie tā tēla, ja tu esi, es uzskatu joprojām, ja tu esi mākslinieks, tev ir dusiņās savādāk, tomēr jāpiedomā pie savu vizuālā tēla. Jā, ka tu iznāc tomēr ārā no teātra, no jebkura teātra. Ja, skatītāji to, ir vai uzbāzīgāk, varbūt tagad tādi pūļi nestāv pie durīm, bet, nevar to aiziet kaut kas nošņurts, uzraut tur, es nezinu, kas cigareti, kas vienalga kaut kā, vai ne? Tāds mans ir domas. Ja es pat sevi zinu, ka pieķēru pie tā, ka, teiksim, aizgāju pensijā, un tad man piedzima tā jaunākā meita, vai ne? Un teikšu godīgi, man bija apnicis grimēties, krāsoties, viss, gribējās tā. Bet arī tos, es gāju ar ratiņiem jau, un es domāju, viss skatās, Zanēra Vilniņšai piedzimusi meita, ja kaut kā, un es atkal uzpucējos, un atkal sāktas krāsot skropsas, un kaut kā tā, jā, tas sanāk, ka piedomāju par to, jā. Un arī, ka tagad es eju, ka tagad līdz šim man vēl kāds atcerās kaut kādās poliklinikās, vai ne, un jūs esat tā liela līdža. Jā, es domāju, labi, ka es šodien tā labi izskatos. Tāpēc tas tāds, ir, kā Paula teica, ir piedomāts tēls, bet ir arī ar laiku tie visi, kā saka, tie mākslinieki, kaut kur tā, mākslīgi, dabīgi tas ir tā aizgājuši tādā vienā kaut kādā līmenī. Bet, es beigtu daudz runāšu, bet arī, es domāju, ka līdz ar to arī pazūd tās personības uz skatuves. Jo es esmu briesmīgi teātra fanātiķi arī, vai ne? Un, teiksim, kas skatās izrādēs, tās personības, kaut kā nav. Jā, redz vienu izrādi, redz otru, ir tur vienalga kādu Zanīte, Vaibiņa, tas vēl tas. Un viss, tas programmiņā tas vārds paliek. To tekstu es zinu, vai ne, bet es nezinu, kas ko pastiprina, kas ko paceļ vai nolaiž, vai ne, bet kaut kāda aiziet tādā
pelēku māku. Man ir jautājums Agatei, jo Agata ir baletskolas absolvente un vēlāk pieslēgusies laikmetīgajai dejai. Vai tu esi sajutusi sevī kaut kādas izmaiņas, vai tas bija kaut kāds iekšējs impulss, kas tev lika pāriet no baleta uz laikmetīgo deju, kas arī izpaudās tajā, kā tu sevi redzi un kā tu sevi parādi pasaulē? Es varu par to iepriekšējo. Jā, tas... Man liekas, ka tā lielākā problemātika, ko es šobrīd redzu, ir, ka patiesībā tāds publiskais dejotāja vai baletdejotāja tēls nemaz mūsu mediju vidē neeksistē. Tāpēc, kad reti kurš cilvēks uz ielas, ja viņam pajautās nosauc kādu baletdejotāju vai dejotāju, varēs uzreiz tādu sitieni atbildēt, tad visticamāk, ja viņam pajautās par kādu aktrisi, viņš to uzreiz varēs arī paust. Tad tas nākošais jautājums, kas tev bija saistībā ar mani un laikmetīgo deju. Es domāju, ka man izvēle pāriet uz laikmetīgo deju diezinu vai bija izvēle, tāpēc, kad varēja savādāk ģērbties. Bet es domāju, tas bija kaut kāds tāds secīgs mirkļu un notikumu secība, kad es vienkārši no vienas pasaules iekāpu otrā. Un es pat atceros tos, kad kaut kādus, varbūt tādus kanonus, kas skolā bija iemācīta, bet es nezinu, vai tas ir tieši saistīts ar baletu vai vispār ar to vidusskolas posmu, kad pareizi būtu saģērbties tā pieklājīgi, būtu atnākt vienmēr tīram, tās visas lietas, kas saistītas ar higiēnu un estētiku, kas pieņemts mūsu sabiedrībā, bet tagad man liekas, ka mani nevarētu pārsteigt nekas saistībā ar apģērbu un cilvēku izvēlēm. Es arī, man liekas, diezgan brīvi izvēlos, ko es vilkšu. Bet man tomēr reizēm ir jāsaņem arī kaut kā tādi skatieni izbrīnīti par manām izvēlēm apģērbu. Tu domā, ka tas ir saistīts kaut kādā ziņā arī ar to, ka tu esi laikmetīgās dejas pārstāve? Viss primitīvākais ir par šiem apaviem, kuriem man šodien jau pajautājuši, kā 20 cilvēki, vai man viņos nav augsti. Nē, man viņos nav augsti, tie ir vilnas apavi, tie ir baskāji apavi. Un es viņus izvēlējos, tāpēc, kad man kolēģi laikmetīgās dejas dejotāji padziļinātāk sākuši pētīt pēdu funkcionalitāti. Un līdz ar to kaut kādā ziņā var teikt, ka šī apavu izvēle ir tāpēc, ka es nodarbojos ar laikmetīgo deju. Agnes, tu kā vienlaikus cilvēks, kurš ir iekšā dejā, bet, manuprāt, arī saglabā kaut kādu ārēju skatu punktu. Kā tu redzi visus šos viedokļus, kas šeit izskanēja, piemēram, par baletu, kuram ir sevi jāuztur? Jā, ļoti interesanti. Es pateikšu to pirmo, kas man nāca prātā, kad tu uzdevi šo jautājumu. Es piebildīšu, es nodarbojos ar amatierdeju, ar improvizācijas, dažādiem terapeitiskiem dejas veidiem, kontaktu improvizāciju. Bet es pēkšņi atcerējos savu bērnību, kas bija jau 80. 90. Kad bija ļoti tā skaidri, tā kā es nebiju dejotāji, ne vingrotāji, neviens mums apkārt, bet jau no bērnības tā kā tas sievietes tēla ideāls bija mākslas vingrotāji vai baletdejotāji. Tā kā bērns jau es vienmēr tiku salīdzināta ar viņām. Un mamma pat arī tā kā demonstrēja, kā ir jāiet, skaties, ej kā balerīna, skaties, kā iet balerīnas. Bet, jā, mani tā kā mēģināja vest, tie vēl ir padomu laiki, ja? Un mani nekur neņēma, jo man bija, tā kā aizsūtīja laipnē, paņēma tikai akrobātikā, jo man bija tā kā nepiemērot ķermeņu uzbūve jau toreiz. Mamma ļoti pārdzīvoja, bet es nezinu, vai viņa vairāk pārdzīvoja to, ka viņas bērni kaut kur nepieņēma, vai to, ka netiks piepildīti kaut kādi viņas sapņi attiecībā uz ķermeņa un sievišķības ideālu viņas bērnām. Līdz ar to man gara atbilde pirmais, kāpēc baletdejotājs izskatās kā baletdejotājs. Iespējams, ka jau tā kā
bērnu atlasē tiek atlasīti kaut kāda noteikta veida ķermeņi, kas kaut kādā noteiktā veidā izskatās. Un tad tā kā izaugot šī ķermeņa un nodarbojoties ar vienu to pašu katru dienu, tiek veidoti. Jo, vēl viena atkāpe. Mana tā pieeja dejai, arī dejas pedagoģijai ir somatiskā pieeja. Un es studēju vienu tādu metodi body mind centering, un es citējuši, ko ir teikusi šīs metodas pamatlicēja. Viņa saka tā, prāts ir kā vējš un ķermenis ir kā smiltis. Un ja tu gribi zināt, kā pūš vējš, paskaties uz smiltīm. Līdz ar to tā atbilde ir tāda, ka prāts veido ķermeni. Un ar prātu mēs saprotam ne tikai individuālo prātu, kas ir tās nolūks un tas, ko tu katru dienu dari, un ko tu sapņo un domā, bet arī tas, ko sabiedrība no tevis sagaida. Un kaut kā vēl mazliet pavelkot uz feministisko pusi, varētu šeit minēt arī Juditu Butleri, kas nav mana mīļākā feminisma autore, bet viņai bija ļoti skaidri uzstādījums par to, ka tāpat kā dzimte tiek performēta, tāpat arī jebkurš tēls, kā kaut kāda loma, ka tas tiek performēts, tas nav nekas, kas ir. Bet vēl atgriežoties pie manas dzīves stāsta, sākās Latvijas neatkarības laiki, kas bija mežonīgais kapitālisms, un pēkšņi bērnus vairs nebrāķēja, ņēma baleta studijās, baleta skolās visus, kas varēja maksāt. Un man tajā brīdī bija jau laikam 11 gadi vai 12, un tad es, man liekas, kaut kādu gadu vai pusotru pagāju baleta studiju, jo mammai, protams, tas sapnis bija tomēr, grūst tos bērnus. Bet tur bija, es neatceros to baleta studijas nosaukumu, bet tur bija ļoti, ļoti forši un jautri, man labi gāja, jo man ir atletiska miesas uzbūve un laba spēja saprast instrukcijas, bet, protams, tāpat man nebija tas, ko sauca, ka tu neesi plastiska, bet tas, ko es tagad pārdomājot šo izteikumu, es sapratu, ka tas, kas tika domāts, bija, ka man nepiemīt noteikta tieši baleta estētikai raksturīga plastika, bet tas nenozīmē, ka es neesmu plastiska. Tā kā katram dejas novirzienam ir sava plastika, jā. Es nezinu, vai kaut kāds sakars tam, ko es stāstīju, bet jā. Tāds ir mans stāsts par baletu. Man vēsture ir baleta. Bet klausoties to ideju, kas izskanēja par to, ka dejotājs kaut kādā ziņā konstruēja savu tēlu. Es teiktu tā, es noņemtu darītāju un es noņemtu tādas objekta-subjekta attiecības no šāda kauzalitāti. Jo kas izriet no kā? Es domāju, ka dejotājs tiek veidots, bet tas nav viņa tas nav tikai viņš, kas nolem sevi veidot. Un kaut kādā ziņā tā nav viņa izvēle. Tas ir līdzīgi kā tomāts neizvēlas sevi veidot ar kaut kādām noteiktām augsnes īpašībām, kas ir raksturīgas, nezinu, Sicīlijai vai Latvijai. Kaut kādā ziņā viņš atrodas vidē, kas viņu veido. Es gribētu noņemt no tā to mazliet, es nezinu, vai es jūtu kaut kādu morālo mazliet uzstādījumu, ka tu tur baigi tēlot kaut kādu dejotāju. Es domāju, ka tas tā nav, ka viņš drīzāk čanelē kaut ko, ka viņš to visu vidi un savas izvēles un to, ko viņam saka, nepārtraukt. Starp citu, es sākot nodarboties ar somatiku, sapratu, ka man ir tik ļoti iedzīta tā taisnā mugura, kas somatikā tiek uzskatīts, ka tas ir pilnīgi nepareizs tēls. Viņi vairāk runā par galvas novietojumu virs mugurkaula. Tā ir pavisam cita kustība.
Bet ka tā taisnā mugura un tas baletdejotājs kaut kāds ideāls, tas man ir joprojām no 4-5 gadu vecuma, lai arī es tam tā kā vairs nepiekrītu, ne teorētiski, ne anatomiski, ne teorētiski, jā, viss. Pieņemot šo ideju par kaut kādām subjektu-objektu attiecību zudumu, un tā ir vide un tie visi apstākļi, kas veido. Man tāpat ir jautājums, kur ir tā robeža, jo man ir šobrīd 2 tādi piemēri. Lita Bēļas, baletdejotāja, pirms pāris gadiem intervijā minēja, ka baletdejotājām nevajadzētu staigāt ar mugursomām. Un pirms mēneša apmēram, man šķiet, ka tas bija European Dance Magazine, viņi katru gadu izvirza Eiropas gada dejotāju vai līdzīgu statusu, un šogad tā ir meitene no Vācijas. Un YouTube ir tāds īsts klipiņš, 5 minūtes, un viņi tur stāsta un dejo, un viss ir skaisti. Un tam videoklipam ir apmēram 5 komentāri. Un viens no komentāriem ir par to, ka viņai vajadzētu nogriezt čolku. Kur ir robeža? Kur mēs drusciņi pārspīlējam par to, ka dejotāja tēls Dejotāji ir iespējas izvēlēties pašam savu tēlu un eksistēt savā privātajā dzīvē un brīvajā laikā, un tagad ir tāda soma, kā viņš pats vēlas vai kāda viņam ir nepieciešama. Un laikam Paulai jautājums, jo tu kā 2 baletdejotāju bērns. Cenšos, un es pati jūtu, ja es ikdienā kaut kā ne tā ģērbjos, nekas manā uzskatā ir ne tā, bet tas vienkārši ir no audzināšanas, jo tiešām, vienkārši kopš mazotnes vienmēr arī vecmāmiņa vienmēr ir ģērbus mani smukās kleitiņās un viss, un tas man ir tā ieaudzināts, bet man pašai arī nav pretenzija par to. Tikpat labi man tas varētu aiziet arī līdz tādam, ka es kā protestā ģērbtos pilnīgi un galīgi ne tā, kā tur ir pieņemts vai ģimenē. Bet es kaut kā turpinu par pašu līniju apmēram. Bet tāpēc es sākotnēji jau teicu pašlaik, tieši pašreizējā dejotāja paudze, es neredzu to, ka būtu liela daļa. Man šķiet ļoti daudz paiet garām, es pat nepateikt, ka tie ir baletdejotāji. Es tā iedomājos vienkārši kaut kāds cilvēks. Teiksim, es tā saku, pašreizējā paudze, kā es jau 10 gadus esmu profesionāli tomēr, kā 9. sezonu dejojot, tāpēc tagad ir ienākusi atkal jauna paudze. Tāpēc, tā kopumā skatoties, tiešām man šķiet par ļoti daudziem varētu pat vispār neteikt, tur kāds sakars ar baletu vai kā ikdienā, nerunājot par to, kas ir, tāpēc es domāju, tiešām tā ir katra paša izvēle. Tavuprāt, tas ir, es sapratu, ka Zanas prāta, tā ir apšaubām praks. Kā tev liekas, ka tas ir forši, ka baletdejotājs izskatās pēc normāla cilvēka? Vai viņam vajadzētu slīdēt pa ielu? Nē, slīdēt. Viss kārtībā. Ja viņš tā jūtās, tāpēc, mēs ne cilvēks labi jūtas. Kaut kādā ziņā šis jautājums, šeit ievilkšu terminu ķermeņa politika, kas ir vēl viens īpašs feministisks novirziens. Ķermeņa politikā, tā kā pētniecībā, viens no centrālajiem jautājumiem ir, kam pieder ķermenis. Un šajā gadījumā jautājums ir, kam pieder dejotāja ķermenis. Runājot par to komentāru, ka tur vajadzētu nogriezt šovu. Iespējams, ka dejotāju, varbūt, ka vispār publiskas personas ķermenis ir kaut kas, uz ko sabiedrība jūt kaut kādas autortiesības. Bet es arī negribētu teikt uzreiz, vai tas ir labi vai slikti, jo tur ir arī ļoti daudz morālu dilēmu, un tur nevarētu uzreiz tā kā teikt, tas ir patriarchāli vai tā, jo, piemēram, sabiedrībā ļoti daudz šo funkciju varētu jautāt, piemēram, kam pieder karavīra ķermenis. Karavīra ķermenis noteikti pieder valstī, nevis viņam pašam. Kam pieder miris ķermenis? Kaut kādā ziņā mēs kā sabiedrība ļoti stingri nosakām, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar mirušu ķermeni. Un
jā, es nezinu, vai tas ir tieši par dejotāju, bet interesanti varbūt padomāt, ar ko tieši sabiedrība sagaida no dejotāja ķermeņa, to papētīt. Tas būtu interesants papētīt visus komentārus kopumā, kas tiek sagaidīts. Es vienkārši atbildētu uz tādu, nu, kāda jums ir daļa. Jo, nu, es saku, es teiksim, neesmu tādu, nu, tur bija visi tie vārdi, Facebook un Instagram, jā. Tāpēc, ka man, nu, kas saka, labi, kas saka, kas saka, jaunumu es teikšu, paldies, jā. Es mīlies, jā, jaunumus es uzzinu, jā. Bet, nu, tā, nu, paši vainīgi, es domāju, pie tās sevis pozicionēšanas, nu, kad, nu, kā saka, nu, tā parasti runājot, nu, kad rāda es ēdu brokastis vai ne, jeb es tur sēžu vannā un tas, un pēc tam uztraucās par tiem komentāriem. Nu, te ir tas pats, jā, nu, ja runā, nu, es nezinu, nu, tātad, tu esi kaut kur tā rādījusies, jeb tu gribi, lai tev redz, un tad tu gāji tos komentārus. Ja es uzdomāju, nu, ja man pateikt, nu, pieņemsim vienalga, kurš pateikt, nu, tev nepiestāv tā žaketi, jeb, nu, frizūra. Nu, bet tā ir man izvēle, nu, jeb es savu, nezinu, personību tā rādu. Ja var, teiksim, ap tiem apģērbiem, nu, kaut vai, nu, viens tur stāv kā kankaros, nu, es tā prasti, varbūt tas tagad saka, jā. Nu, bet tas ir viņas stils, arī, ja tie, teiksim, tie jaunieši, kas krāso tur matus 11 gados, jā. Nu, tādā brīdī viņš to savu būtību izrāda. Un pieejas viens tantruks klāt un pateiks, un kāpēc tev ir rozā mati, bet tev ir zaļa mati. Man kaut kā, man tas, teiksim, kaitīgi. Es vienkārši pateiku, nu kāda tev ir daļa. Vai es staigāju ar mugursomu vai kā. Jā. Es no vienas puses piekrītu, no otras puses es kā bijusī balda māksliniece varu teikt, ka brīdī, kurā es kaut kādā ziņā varēju atvadīties, un tas, protams, nebija tāds momentārs notikums, bet kaut kādā ziņā es atbrīvojos no šī baladējotāja identitātes. Man tas bija milzīgs atvieglojums. Man milzīgi bauda, piemēram, šobrīd ir staigāt pa ielu un ēst bulciņu. Tas manī rada absolūtu brīvības sajūsmu, un man ir sajūta, ka es agrāk neesmu bijusi ļauta to darīt, lai gan, protams, ka man neviens Aivars Lemans nestāv uz ielas stūra un nelamās mani par to, ka es ēdu bulciņu, bet kaut kā tā robeža starp skatuvi un starp personīgo mani dejotāja izzūd. Un tas ir, man liekas, tas slīdenais moments. Vai tas vispār ir veselīgi, vai mums nevajadzētu domāt, ka teikt bulciņu? Arī. Bet tajā brīdī, kad tu izēji uz ielas, tu vēl ar vienu esi dejotājs. Tas ir tā kā tos štamps, no kura tu nekad netiksi īsti vaļā. Tādā ziņā es nedomāju, ka tev tagad nav jāspēr, bet tev ielas nekas. Ka man citreiz saka arī, vai ne, es esmu pieteikošies, es izkladnījusies un izspēlējusies uz skatuves. Nu, kāda es esmu, tāda es esmu. Nu, vienam patīk, vienam es nepatīku. Man ļoti patīk, tāpēc, teiksim, es par sev domāt, ja, ka beidzās bija smagas izrādes, bija visādas izrādes. Nu, man kolēģis sēž zālē, var pateikt, kad es sanītu, vai ne, kad es turpatās nodejoju ģirtu un ar muguru gāju, viss tas tāltēlā, un es arī muļķības runāju, citi tur kratās, jā. Man tas nav bijis, nekad problēma. Tāpat kā, zinu, ka cienījamais Dzirds Jakovļevs ir teicis, vai ne, ja tu saki, tev ir problēmas iziet no tēla, man bija problēmas iet tēlā. Un tas tās humors, vai ne? Bet, nu, tādā ziņā, nu, beidzās izrāde, nu, viss. Nu, es eju un vienalga, nu, parkā saldējumā pēdu. Tādā ziņā es nezinu, absolūti, man tur nebija jāsis iekāpt tam, vai kādā pozīcijā es tam. Tad viss man redz pa loku. Nu, tas ir cits, nu, ir tādi cilvēki, protams, jo tagad arī ir jums teātrī. Bet, nu, tāpēc es saku, to nevar tā kopā saistīt, vai tur klasiskie dejotāji tādi, vai laikmetīgie tādi, absolūti. Bet tomēr, labi, piemēram, ir kāds laikmetīgās dejotājs, kurš
Atbilst visiem kritērijiem. Kurš ietver toni. Man liekas, ka mēs esam tik atšķirīgi, ka mums katram ir savs tonis, ko mēs ietveram. Bet es domāju, ka tā varbūt atšķirība ir tajā, ka mums jau nav tādas oficiālas iestādes, kurā mēs strādātu, algot darbu, un mums būtu pakļauts tas mūsu dzīves laiks kaut kādam grafikam. Līdz ar to man liekas, mūsu sajūta par būšanu dejotājam, horeogrāfam ir mazliet atšķirīgi, jo mums sanāk, ka mēs vairāk paši sev piespēlējam to, kā būs rītdien, kā būs parīt, vai ēst saldējumu un bulciņu tagad, vai tomēr aiziet uz kontaktu improvizācijas nodarbību. Tā, man liekas, ir tā atšķirība. Līdz ar to man liekas, nevaru atdalīt to brīdi, kad es izkāpju no studijas un aizēju uz mājām, jo vienkārši man nav no studijas kāds izkāpt. Es smējoties, var teikt, man perst līdzi ir mana mugursoma, kur ir mana studija uz to dienu. Vai man vajadzēs iet uz teātri, tad tur ir eksemplāri no teātra un treniņtērps. Ja vajadzēs iet uz laiktīgās dejas, tad tur būs droši vien daudz stiepšanās materiāli, arī treniņtērps. Tā kā bišķi savādāk ir tā situācija. Līdz ar to droši vien ir tā pieredze par to, kā būt profesijā ir savādāk. Tas noteikti ir saistīts ar laikmatīgās dejas kaut kādu pamatu uzstādījumu, kurš ir... Kad jādod uz ielas? Tas ir daudz brīvāks, stilā, izplūdušāks, tā bija piezemētāks arī ķermeņa kustībām, līdz ar to tas izpaužas arī. Jā, man liekas, ka tas ir diezgan, tas par to laiktīgās dejas dejotāju stereotipu, man liekas, diezgan aktīvs tajā brīdī, kad tu mācies augstskolā un ir tas pieaugšanas posms, un tad atceros, mums bija atbraukusi viena pasniedzēja no Īrijas, un viņa bija mācījusies Francijā, un viņa teica, pirmos gadus, kad es mācījos, man likās, ka laiktīgās dejotājs tāds, ka viņam vienmēr ir netīri mati, viņam vienmēr tādas milzīgas drēbes, viņš tāds brīvs. Un tagad viņa vada teātri dejas, un viņa ir vienmēr sakopusies, vienmēr skaista. Un viņa teica, ka viņai pienāca kāds brīdis, kad viņa saprata, ka patiesībā jau tā kā laiktīgās dejas dejotājs var izvēlēties jau kādu variantu, kāds tu gribi tur būt. Ka nav tāds uzstādījums, ka tikai tos ar netīriem matiem ielīdīs deju zālē. Bet, protams, tas ir droši vien kāda pretošanās no sākuma. Atrast to savu, kāds tu būsi. Bet man liekas, ka mums, cik es pazīstu savus kolēģus, nav kaut kāds tāds vienots, kas būtu vajadzīgs katram. Ūdens pudeli vajadzīga. Starp citu, barefoot kurpes, es teiktu, ir ļoti tipiska laikmatīgā dejotāja pazīmes mums Rietumē Eiropā. Jā. Daļai visiem vēl nav. Bet jā, tas varētu šobrīd, tas man liekas tās paskāju apavi un dažu laiktīgās dejas dejotāju treniņbikšu zīmoli ir kļuvuši. Slaveni. Man tie arī vēl nav. Kas šobrīd ir baledejotāju modā? Žaki. Īstenībā, jā, es tikai vairāk šakitas teņā. Piefiksē. Es pat nezinu. Tik ļoti dažādi. Man liekas, ka vienu, ko es piefiksējusi, jo man arī kolēģi no baleta, ka vienmēr ir uzkrāsošies. Tas gan, man liekas, ir tāds, kas nav raksturīgs tajā žanrā, kurā es dejoju. Šodien es jau filmēju. Bet tas, ka vienmēr kaut kā tāds seja ir gatava. Vienmēr tas cilvēks, viņš var redzēt, viņš ir piedomājis par tā, lai viņam būtu acis uzkrāsotas, matu sakārtojums. Nē, ja tā, es tieši iedomājos tādu darba dienu, es esmu vērojis meitenes vienkārši intereses pēc tādu kopumā. Un es skatos, ir kaut kādas, kurām, es zinu, skaidrs, viņai šodien kaut kā tāda, nopietnāk mēģinājuma. Un tu uzreiz ir arī tāda frizūra un arī uzkrāsojusies vai kā. Daži ir tādi, kas arī, teiksim, ikdienā nekad neesmu redzējis, ka būtu uzkrāsojušies vai kā.
Tāpēc, nezinu, man šķiet arī ļoti dažādi tas ir atkarīgs no cilvēka. Man pašai personīgi vienkārši ieraugot savu spoguli, man tā jau daudz trūkumu, tad vismaz es uzkrāsojos, es labāk jūtos. Tas ir interesanti, ka tu operā noteikti uz sevi visur skaties spoguļus. Jā, protams. Es, kad aizgāju no baleta, es to sapratu, operā visur ir spoguļi. Un tas patiesībā ir nedaudz šausminoši. Bet tas, ka tu esi tik spiests uz sevi tik bieži skatīties, noteikti ietekmē to, kā tu sevi sauc. Jā, bet citādāk, kā tu strādās. Vairs neviens kādu pirkstiņu un visu vietā nenoliek, tāpēc arī tev pašam sevi jāredz, kā tu izskaties. Šeit es redzu vienu interesantu pavērsienu. Viens no rakstiem, ko es izlasīju sagatavojoties, bija par baleta, par somatisko metožu ienākšanu baleta pedagoģijā, un tieši par Aleksandra tehniku. Un tur bija tāda interesanta tā kā definīcija daļā. Tika runāts par to, kā tad somatiskā kustība pedagoģija atšķirās no tradicionālās baleta pedagoģijas. Un galvenā tā atšķirība bija, vai tu tā kā trenējies attiecībā pret trešo personu, un tā kā, kas ir vairāk baletējotājs, ka viņš principā, tas, ko viņš dara, ir viss domāts trešajai personai, ko arī spogulis pārstāv. Tā kā trešā persona ir tā kā, pirmā esi tu, otrais ir tas horeogrāfs vai skolotājs, un tad trešais ir spogulis, un tā kā jūs abi darbojaties, lai tai trešajai personai. Un līdz ar to arī tāds plaknes, kaut kā aktuēli vienmēr esi attiecībās pret plakni. Savukārt somatiskai pedagoģijai tas novatorisms, ar ko viņi ienāca, un viņi ienāca visur vienā brīdī, ka tas ir vairāk es attiecības, pirmās personas attiecības pašai ar sevi. Darbība notiek tā kā uz tavas iekšējās skatuves. Un, ja mēs varētu nosacīt, teikt, ka laikmatīgajā dejā tomēr jau ir ļoti sen, ir tas somatiskais aspekts vai personiskais vai individuālais, vai tur sākot no Izidoras Dunkanas cauri ekspresionismam, Anna Hauprina, visi tie, kas ļoti daudz ir runājuši tieši arī par to iekšējo pasauli, un varbūt tur tā šķirtne iezīmējas. Tas spogulim vai kāds tu esi ir tā kā sevi, kas ir tavas primārās attiecības tavā profesijā. Tas man uzreiz vedināja to domu tieši par Spāmeņa nakts ceremoniju, kurai arī tu nebija tur vēl veltījusi tādu īpaši glaimojošu komentāru, jo tu saki, tas skatiens, un man tas uzreiz savienojas ar vīriešu skatienu, un tad kā baletdejotāji, kas būtībā šāda ceremonija kaut kādā ziņā iezīmē dejotājas stereotipus. Viņa ir skaista, viņa ir pievilcīga, viņa vicina kājas šur tur, viņa smaida, viņa savaldzina, viņa padejo. Man liekas, ka tur mēs pavērām kaut kādu šo citu skatu punktu, šo slideno baletdejotāju, piemēram, tēla skatu punktu. Jautājums, vai tā nav problemātiska lieta? Jā, ļoti interesanti, ka gatavoties šai diskusijai, manī notika milzīgas iekšējas pārvērtības, jo es patiesībā par baletu mākslu īpaši nebiju interesējusies, tā kā pietiek visu laikmatīgā mantojumu. Bet es ļoti interesanti atklāju, ka Sūzana Zontāga, viena no ievērojamākajām feminisma, arī publicistēm tostarp, izrādās, ka viņa ir bijusi milzīga baleta fana. Tā kā Arišņikovs bija viņas dievs, un izrādās, ka viņa par to arī rakstījusi. Un man kaut kādā ziņā tas pārsteidz, jo man likās, nekas nefeministiskāks par baletu, taču nevar būt. Bet izlasot šo rakstu, manas domas mainījās, jo tas, kā viņa apraksta baletu,
baletam ir kaut kāda zināma funkcija, tas, ko balets čanelē, un tas, ko balets, nelatviski es izsakos, translē, jā, tas, ko balets translē, un viņi to definē kā, es pat izrakstīju, staging of transfiguration. Viņš tā kā iemieso kaut kādu principā ķermeņa pārvarēšanas ideālu, kaut kādu garīgu tīrību, un tā ir estētika, kas ir balstīta tajā, ka tu kaut kādā ziņā, ka tavs prāts pārvar ķermeni, un tādā ziņā tas sniedz arī cilvēkiem garīgu baudu, vērot baletu. Un šis ir tātad tas, man visu vienmēr patīk skatīties garīgās kategorijās, un tad, ja baleta vēstījums ir šī te tīrība, tā ķermeņa transfigurācija, vai tas, ko mēs redzējām Spēlmaņu naktī, vai tas tiešām bija balets, kādus tieši garīgus ideālus mēs tur varējām vērot, iemiesojoties. Tas ir komentārs. Tas ir visiem skaidrs, ka tas bija šausmīgi slikti, un ka tas bija cilvēks pilnīgi noteikti nebija domājis ne par deju, ne par baletu. Baletdejotājs bija kā dekorācija. Es teiktu, tā bija tāds ļoti triviāls veids, pat kā izmantot šo ļoti skaisto mākslu ar milzīgām tradīcijām un ļoti nopietnu vēstījumu. Agata, es zinu, kad noskatījusies Spēlmaņu nakti Paula Zeme. Vai jūs redzējāt ceremoniju? Jā, es redzēju, jā. Es vienkārši nesapratu to domu. Tāpēc, katram ir jābūt attaisnojumam, jā, katrai lietai. Tāpēc es teicu, Paulītē vēlos pateikt tādu vārdu, bet es atvainojos, bet man tas, tā izlikās. Nē, kaut kā, zināt kā, varbūt slikti, varbūt labi, skaisti, jā, bet, es vienkārši savu audzēkni skatījos, vai nenabadzīgi, ka viņi tur skraida. Te viņi pārģērbjās, te viņi nepārģērbjās, tā viņa to. Es nesaprotu, vai tas ar viņu pati panikā skrēja, vai ne, vai tas bija improvizācija, vai ne, tad vajag sarunāt, zinot Gundaru Āboliņu arī, ja viņš apjuka brīžam, vai ne, ja viņš nekad neapjuka. Viņš viss ir. Tāpēc es saku, es vienkārši nevarēju saprast, es te ekrānā skatījos, un man nav liels ekrāns, bet tad es iedomājos. Nē, tad es iedomājos sevi zālē, vai ne, ja es gribēju to dienu iet. Un es domāju, tā iet tā tukšā skatuve, un tā nabaga meiteni tur mocās. Ja es saku, kad ir kaut kas attaisnots, teiksim, ka tās meitenes nodejoja to deju, jā, tā man patika. Un tieši tas fragmentiņš man patika. Bet pārējais, es uzskatu, tas tā neattaisnot, viņš drīzāk pat maisīja. Un tad viņi nodanso, un tad viņi aizskan, tad viņi atkal nāks ar to laubu, un tas pārvīd zeķu bikses, un tad es atkal, paspēju. Jā, kas tur bija domāts vispār? Jā, pateic, mūza, Daudz drēbes man. Jā, vajadzēja izrādīt, varbūt. Tāpēc es saku, tas ir tas moments, ka ja nav tas attaisnojums, un ne tieši tam. Nē, man nav tik traki, bet arī, jā, bija vienkārši, es nesaprotu, kāpēc daudz lietas. Bet arī tāds, kad kaut kas būs, bet tā arī nekas īsti nebija kaut kā. Jā. Bet jūs iebildumi galvenokārt ir tādi dramaturģiski, nevis par to, ka baletdejotāji atkal ir skaista, seksīga, viņa maina kleitas un dzied un
Nē, nu kāpēc es iedomājos, ko ja Gundars teica, mūza un viss, lai ir baletdejotāji, skaisti tur kustās, vai ne, bet, lai tad tam būtu saturs arī, tur ir tas moments, kad jābūt saturam, sižetam kaut kādam, vai ne, kāpēc viņi tur, bet brīži viņi tad nabadzīga bija, vai ne, kāpēc viņi tur atradās īsti. Skaisti. Bet brīžām viņa pati nejūtās, es jūtos, ka viņa nejūtās, vai ne skaista, ne tur vajadzīga. Bet jūs intervējāt nominētos horeogrāfus, kur arī izteica savas... Jā, viņi izteica savas bažas. Es droši vien varētu piekrist Kristīnai, Brīniņai, vai vienalga, vai šis ir baletdejotāji vai dejotāji tās, vai tas ir tas, ko mēs šobrīd mūsdienu pasaulē gribam prezentēt šeit Latvijā. Bet tajā ceremonijā ne tikai, tur bija diezgan daudz tādu, manuprāt, arī neveiksmīgi teksti ar īpaši smieklīgiem jokiem tajā situācijā. Tāpat arī tas, kad Kristīnas runā tik brīžiem tā kā mēģināt pārtraukt, lai to uztaisītu par tādu jautru jociņu. Arī likās kaut kā varbūt neatbilstoši notikumu nopietnībai dotajā brīdī. Jā, bet man joprojām ir liels jautājums, kā tas viss tā gadījās, zinot, ka pasākuma režisora bija sieviete, kas pati nesen bija uztaisījusi tādu diezgan arī feministiskā noskaņas darbu. Jā, es nezinu, kā tas viss pēkšņi kļuva par dzīvi atpakaļ pirms vairākiem gadiem. Vai dejotājiem nevajadzētu kaut kā publiski paust savu nepatiku, jo to nepatiku es dzirdēju tikai no cilvēkiem, kur ar deju tiešā veidā nav saistīti. Es redzēju komentārus, es dzirdēju komentārus, bet no dejotājiem, izņemot no laikmetīgās dejas dejotājiem, Bet tu gribi, lai tie cilvēki, kuriem tā bija darba diena, ja tu kaut ko teikt, ka viņiem... Nē, es nezinu, vienkārši, balets klusē. Baletam patīk klusēt, atkal mēs apstiprinām to stereotipu, ka dejotājiem runāt nepatīk, kurš arī izskanēja spēldi naktī. Un tā īsti nekas nenotiek, un mēs turpinām ļaut ar mums veidot to stereotipu, viņa atražot, tā nav? Nē, es skatos kā režiju, kā iestudējumu. Tādu, kas saka, vai tu dejot, baletdejotāji vai vienalga kāda, kas saka, nozares dejotāji stila vai tāpēc, bet man tas vienkārši tā. Kā skatoties izrādi, kā uzvedumu, man tas traucēja. Nepatika, es neiedziļinājos, kas tur bija. Agnesē nedaudz ieplatās acis pirms brīža. Es nezinu, ko teikt, jo tas ir kaut kas, ar ko es Latvijā sastopos ik uz soļa. Es vienkārši piebildīšu, es dzīvoju Briselē, mēram jau 13 gadus, un 2 arī Somijā. Un līdz ar to man ir kaut kāds ieskats mākslā tur un mākslā šeit, bet es to pat neteiktu tikai par baletdejotājiem, tāpat par gleznotājiem, ka Latvijas mākslinieku vide un māksliniekā personības izceļas ar apolitiskumu. Un man pat ir grūti tā kā īsti definēt savu pārmetumu. Jo no otras puses es neuzskatu, ka visai mākslai ir jāpauž politiskas idejas. Jo māksla tomēr, manuprāt, nāk no kaut kādas mazliet vēl tā kā cita līmeņa, kas ir kaut kāds tas radošais līmenis, bet mākslinieks un mākslinieku sabiedrība kā tāda ir kaut kāda institūcija un institūts, kas atrodas mūsdienu sabiedrībā un mūsdienu diskursā un kas grib taču arī kaut kādu kultūras naudu dabūt, un kultūra jau ir politika, ja?
Nu, kad tā kā, un kad tas vienmēr runājot arī ar māksliniekiem, tostarp saviem draugiem, es ļoti tā kā saprotu un jūtu to viņu abstrakto, tīrās mākslas meklējumu līniju, bet no otras puses man vienmēr ir tāds kliedziens, bet un tā kā viņi jau nav pret, tā kā, tur viņiem sāc runāt, viņi nav pret, bet no vienas puses viņi mazliet tā kā, starp citu, šis kļūst ar vien nepopulārāk pat Latvijā, ka tā kā ironizē par kaut kādiem sociāli politiskajiem modes vērsmu iepīšanu mākslā. Nu, pirms pāris gadiem vēl ironizēja par to publiski mākslinieku, tagad tā vairs neatļaujas. Tas ir vismaz tas, ko es esmu vērojis pēdējo 5 gadu laikā. Tā kā piekrīt, bet vienlaikus uzsver, ka tam nav nekāda sakara ar to, kas mani interesē kā mākslinieku. Un kas ir rezultāts no daudziem šādiem individuāliem lēmumiem, ir tas, ko tu minēji, es to varbūt saukt par diskursu trūkumu. Bet arī jāņem vērā, ka mēs esam salīdzinoši jauni kā sabiedrība vispār pilsoniskās apzinātības savā treniņā un sevis tā kā redzēšanā, sevis kā politiskas būtnes tā kā pašidentifikācijā. Un jau tagad situācija ir stipri labāka nekā pirms 10 gadiem. Un tāpēc paldies tev, Laura, par šo debati. Un iespējams, ka šis ir pirmais vispār gadījums, kad es redzu šos vārdus vienā teikumā - balets un feminisms Latvijā. Tas man uzreiz atsauc atmiņā aizskadošu Dunkans manifestu, ko es tev arī sūtīju, kur viņi stāsta, ka Dejai vajadzētu attēlot tā brīža sievietes ideālu. Un tad man bija jautājums arī atceroties šo spēlmeņu nakti, vai tas tiešām ir. Pat ja mēs abstrahējam baletu no politikas, vai tas ir tas sievietes ideāls, ko mēs šobrīd uzskatām par aktuālu un vajadzīgu. Man starp citu tieši ienāca prātā, ka nē, sievietes ideāls vairs sen nav baletdejotāji, tā kā trauslums galīgi vairs nav modē, ka šobrīd ir modē dzīvesprieku pilnas sievietes ar lielu enerģiju. Ar lielu vairāk smalki trauslojas jutīgums. Tādā ziņā. Bet tas ir vairāk. Atvainojos, man ir jautājums. Jūs, cik es skatos, nezinu saprast, jūs vedat šo sarunu uz to, ka baletdejotājs jums asociēs tieši ar šo trauslumu, ar to augumu, ar līnijām. Jūs pirms tam minējāt, ka jā, tas baletdejotājs, viņš ir baletdejotājs, jo viņš ir izgājis no ķermeņa proporciju atlasi, bet jūs neminējāt baletdejotāja fizisko spēku, jo trauslums ir tieši tas feministiskais skatījums, bet tā fiziskā puse, kas veido baletdejotāju ikdienu 6 reizes nedēļā, pat vēl vairāk, 7 reizes nedēļā, gadu no gada, jo no formas iziet nedrīkst. Tas ir liels fizisks spēks, kas tiek iegūdīts, tiek attīstīts ķermenis. Jā, un no tā arī izriet, kā cilvēks ikdienā ģērbies. Bet ir interesanti, ka šis milzīgais fiziskais spēks un tie atkal zontāli tieši par to runā. Jā, tieši tā tiek ieguldītas pārcilvēcīgas pūles, lai radītu ilūziju, ka tu pārvari gravitāciju. Tas, laikam, ko es domāju, sakot trauslums, tas ir tas gala produkts. Tas ir tas, ko redz trešā persona. Bet jūs piekrītat, ka mākslas mērķis patiesībā ir tas nesasniedzamais ideālais skaistums, ko iemieso klasiskā baletdejotāja? Nē. Mākslas ideāls, man liekas, mākslas ideāli ir daudz un dažādi. Klasiskās
Tas ir, es teiktu, tā ir šīs formas estētika. Māksla ir radīta, māksla rodas, lai sasniegtu vai vērot skaistumu. Jā, man liekas, līdz ko mēs pieminam vārdu skaistums. Tieši kā ir skaistums, priekš vīriešiem, man priekš sievietēm varbūt tā balerīna ļoti skaista, bet tas ir ļoti, ja mēs runājam par to klasisko balerīnu, dejotā kā klasisko mākslu skaitus, tad parādās vienkārši tikai tā sieviete kā tēls vienā izpratnē priekš kā. Tā kā, ja mēs runājam par deju, jūs runājat par klasisko deju, tad mēs varbūt varam turpināties šīs sarunas starp jums un Krīva, bet jūs runājat vienkārši mākslu kopumā. Tā kā, tas ir daudz par daudz. Īstenībā tajā Izadoras Dunkanas rakstā, ko Laura minēja un ko es izlasīju, tas ir sarakstīts 1902. gadā, un viņa tā kā bija baletdejotāja, un tas manifests bija par to, ka viņa tā kā vēlas atteikties no baleta ideāliem, un ka viņa drīzāk vēlas, lai deja iemiesotu kā to saukt, vairāk tādus šamaniski, tantriskus, mežonīgus sievišķības ideālus. Tad jautājums, kurš no šiem abiem ir īstais skaistums? Tā kā katrā formā ir savs skaistums, un skaistums ir skatienā vairāk nekā. Jā. Tāpēc dejai ir vairāk daudz atzina, lai katrā tajā specifiskajā mākslas veidā būtu tas sasniedzams tas ideāls, jo vienmēr jau cilvēki tiec pēc ideāla. Tā kā jebkurā dejas žanrā, jebkurā mākslas veidā tiecas sasniegt kaut kādu ideālu. Bet es nepiekrītu. Piemēram, paņemsim literatūru, arī vairāk novirzieni, konceptuālā dzēja. Kāds būtu piedāvāts ideāls konceptuālajai dzējai? Kas būtu tā pati ideālākā ideja, ko tagad Prēļu konceptuālisti auziņu pārdotu? Vai, piemēram, Agnes Skrivedes, kas ir cits novirziens, piemēram, viņas bērgiem, kas būtu tas ideāls, ko viņi sasniegtu? Tas ir atkarīgs no tiem kanoniem, ko nes sevi šīs mākslas veids. Es nevaru runāt par dzēju, jo es patiešām nepārzinu dzēju. Tad nerunāsim par dzēju šajā mākslas pasaulē. Es laikam drīkstu, man liekas, savākt visu šo kopumā. Tas bija arī viens no maniem pēdējiem jautājumiem, jo mēs runājām par šiem mākslas ideāliem, un tad domājot par baletu un feminismu, man bija tāds jautājums, vai šos baletu ideālus nevajadzētu nedaudz apmaisīt. Tas nenozīmē, ka es gribētu apšaubīt tradīcijas vai klasisko skaistumu, bet man ir radusies tāda sajūta, jo diezgan ilgi, ka klasiskais balets kaut kādā ziņā ir atdalīts no pārējās kultūras, kas kaut kādā ziņā ir pretrunīgi, ņemot vērā to, ka balets tomēr ir kultūras nozare. Un vai jūsuprāt, tomēr feministiska perspektīva, piemēram, feministiska perspektīva, ņemot vērā to, ka tā šobrīd ir viena no visaktuālākajām mākslas interpretācijām un tāds jaunākā vēsma, vai jūsuprāt, deju ir nepieciešams interpretēt no feministiska skatu punkta, no politiskāka skatu punkta. Tas man arī atsauc Dītas Jūnītes tikko recenziju par pēdējo pirmizrādi veltīgu uzmanību. Recenzija bija ļoti politiska un tika saņemta pārmetumu par to, ka tas nav par baletu. Tāpēc mans jautājums ir, vai deju vajadzētu nedaudz samaisīt, vai mēs kaut kā ieturam distanci no pārējās kultūras? Paula? Tomā. Nē, es domāju, ka klasiskā deja ir klasiskais balets, nu, klasika paliek klasika tur nevajag neko bojāt un neko maisīt. Mums ir tik daudz, tiešām, jāsaka, visādi novirzienu, kad, maisīt to nevajadzētu, teiksim, tā kā pat, ka ir mans uzskats, ka, teiksim, teātros, ja taisa klasiku, tad viņu vajadzētu atstāt, daudz maz klasiski. Es piekrītu, teiksim, ka tagad arī, teiksim, mēs ar meitas runājām, un nekad bijām uz Būtvēju un uz
spēlēja dansoja, ja, ka, protams, ka es nevaru tur taisīt, vai ne, pirtiņā, plētiņā un tā, neviens jaunīts neies skatīties, ja. Bet, kaut kāds, saka, tomēr, teiksim, klasisko baletu, vajadzētu saglabāt tās, kā viņš ir. Un to, jeb arī atstāt variantu tādu un tādu, tas būtu ideāli. Ja. Lūdzu, taisam jaunu variantu, bet to klasiku. Klasika ir klasika. Man liekas, jautājums tās klasiskās izrādes jau arī ir piedzīvojušas ārkārtīgi daudz inscenējumu, ārkārtīgi daudz izmaiņu tērpu dizainā, dramaturģijā. Man liekas, ka tas drusciņi mēs spekulējam uz tādas klasikas, kuras īsti vairs nav. Viņa bija klasika pirms 100 gadiem, bet šobrīd viņa varētu būt klasika ar piemērotu interpretāciju, manuprāt. Es nezinu, teiksim, par visām izrādēm es to nevarētu teikt. Negribētu piekrist. Man šķiet, ka pašlaik kaut kā, tāpēc, ka tomēr labi skaidrs, ka deja iet uz priekšu un bija liels posms tomēr, kur gan kājas tiek celtas augstāk un tiek grieztas vairākas piruetes un augstāk lēcieni un viss kaut kā triki. Bet man šķiet pašlaik ir atkal tāds, tā vispārīgi pa pasauli skatoties, ka tieši atkal atgriežas pie tāda ļoti stilistiska, precīzi stilā veidotām izrādēm, kur ir pat labāk tīrāk un mazāk, bet tomēr perfekti stilā. Man šķiet, tas ir tas, pie kā gribētos pieturēties tieši klasiskajā dejā, ka to nevajadzētu maisīt nekādā veidā. Jā. Agata, vai tev liekas, ka laikmatīgā deja spēja izvairīties no šīs idejas, ka deja un pārējo kultūra ir kaut kā divas atsevišķas nozars? Man liekas, ka tā laikmatīgā deja ir savādāk, jo lielākoties tie darbi, kas tiek iestudēti, ir jaundarbi, līdz ar to viņi ir kaut kādā laikmetā sakabē notiekošā. Par klasisko deju es domāju, ka ir ļoti ok saglabāt kanonu un tradīciju. Mēs jau arī ejam uz muzejām, kur ir vecmeistaru darbi, tāpat mēs arī dodamies uz šiem baletnamiem skatīties savā veidā tādu muzeju, kurš kustās mums priekšā. Tas, kas man varbūt personīgi saistībā tieši ar mūsu Latvijas baletu pietrūkst. Es gribētu redzēt arī šos vecmeistarus, kas ir ne tikai ārzemju autori, bet kas ir choreogrāfi, kas šeit ir dzīvojuši un veidojuši baletus agrākos laikos. Bet jā, par to jaunām interpretācijām baletā tas ir diezgan sarežģīti. No vienas puses man gribās redzēt un man patīk jaunas interpretācijas, bet ir skaidrs, ka jaunā interpretācijā noteikti pazūd choreogrāfija, jo tas būs cits choreogrāfs ar citu rokrakstu, ar citiem žestiem un kustībām. Jā, tas jā, man liekas, ka mūzikā, literatūrā un baletā ir grūti tās jaunās interpretācijas iemiesot, ja tu gribi saglabāt kaut kādu klasiku. Jo tas viennozīmīgi būs kaut kāds cits skatījums ar citu to rokrakstu. Bet tas taisiet man tī uzbalts. Agnes, tu teici, ka es esmu tev kaut kādā ziņā, es neteiktu, radusies interesi par baletu, bet kaut kas ir samaisījies iekšā no šīs tēmas pacelšanas. Tev ir kāds secinājums, kaut kas tieši no tava feministiskā skatu punkta? Man vispār liekas tā, jā. Nav tā, ka es feministiskais skatu punkts. Bet es gribēju, man ir grūti runāt par secinājumiem, bet varbūt saistībā tieši ar tavu pēdējo jautājumu es padomāju par visu, ko es esmu redzējusi, un visu, ko es esmu redzējusi arī kā laikmatīgo moderno baletu, kur, teiksim, klasiskie dejotāji dara kaut ko citu, un man tīri personiski tas ir paticis daudz mazāk nekā skatīties vai tīru laikmatīgo deju vai tīru baletu. Tas līdzies kaut kādā, tā. Tas varbūt tur Mērsa Kaningama laikos bija tā kā
ok, jo tajā brīdī tā kā tikai auga tā laikmatīgā deja. Es domāju, ka kultūras mantojums ir jāsaglabā, un baleta tradīcija ir jāsaglabā. Es domāju, ka noteikti ir kaut kas, bet es ticu, ka tas notiek. Es neko nezinu, kas notiek baleta pedagoģijā, bet ārzemēs es esmu ļoti daudz par to dzirdējis runājumu. Bijušos baletdejotājus, ko es kaut kur satieku par anatomisko kaitējumu, ko nodara tradicionālā pieeja, un tur nāk vairāk tās somatiskās metodas jautājums, vai tas ir iespējams. Tā kā, bet tā laikam ir pavisam cita tēma. Nu jā, kultūras mantojums ir jāsaglabā, jo es atgriezīšos pie tā, ko es izlasīju Sūzanas Sondāgas rakstā, ka tas, ko translē klasiskā deja un klasiskais balets, ir kaut kāda ļoti īpaša un šobrīd arvien vairāk nišas skaistuma un līdz ar to garīguma forma, kas ir jau tā kā atdalījusies no, teiksim, ļoti patriarchālā konteksta, kur tas radās tā kā divdimensiju performēšana karalim, un arī atdalījusies no tā, ka tam bija kaut kāds sakārtojošs sabiedriska loma apkārt valdošajā nelaimē, netīrībā un alkoholismā, un ka es skatoties tā kā joprojām jūtu, ka tas, kas tur tiek nests, ka tā ir forma vai vēstījums vai kaut kāda inkarnācija, kaut kādas cilvēcisku dievišķo aspektu iemiesojums, ko es gribētu redzēt, saglabātu fiziski dejā. Jā. Nu, tādā ziņā mans viedoklis par baletu mainījās, gatavojoties šim te, jo, kā garīgums arī, tur var runāt, garīgums ir spektrs no tīrā, attīrītā līdz piesātinātajam, vai varētu arī nosacīt teikt, tā kā no vīrišķā līdz sievišķajam. Un, ja mēs tā runājam, ka tas baleta, tā kā tas vēstījums ir tā ļoti attīrītā, ko varētu saukt par vīrišķīgo garīgumu, teiksim, kur nav nekādu, kur nav nejaušību un kur nav nekārtības un kur nav nejaušas, organiskas kaut kādas erotikas, bet kas ir tāda absolūtā kontrole, kas ir svarīgs mūsu būtības aspekts. Jā, es mēģinu pateikt vienu to pašu. Es beidzu. Man vairs nav ko piebilst pēc šādiem vārdiem. Varbūt ir jautājumi, komentāri, droši celt roku, lekt kājās un dusmīgi ļaut. Es domāju tieši par šo muzeja analoģiju, jo es redzu, ka daudz kur ārzemju mākslas muzejos, nacionālajos muzejos ir tā kā pārskatīti teksti, kā mēs skatāmies uz dažādām gleznām, kā mēs skatāmies uz viņu problemātisko kontekstu. Un es domāju, vai tur varētu būt kaut kāds patvērums tīri tajā, kā mēs runājam vai kā mēs rakstam arī par baleta uzvedumiem. Tas, protams, ir tāds pastarpināts kaut kāds uzaicinājums. Es domāju, ka varētu būt un arī tā tiek darīts, bet arī, lai to varētu darīt, ir jābūt diezgan labām zināšanām par šo baleta vēsturi. Un nevienmēr tās zināšanas ir visiem pieejamas, tīri fiziski. Jā. Jā, es tikai piebildīšu šai diskusijai, ka nākot šur, kas vairāk domāju tā kā par vārda deja konotāciju kā tādu, kāda tā ir šobrīd mūsdienu sabiedrībā, un droši vien, ka no tā arī izriet, kā mēs ko skatāmies, kāds ķermenis ir politisks vai nepolitisks. Un man reizēm šķiet, ka tā deja tādā sabiedrībā plašā vairāk tomēr tiek ļoti mazās funkcijās uztverta.
ka viņa neaiziet līdz mākslas funkcijām bieži vien. Ko mēs runājam par garīgumu dejā. Mēs gribam tur atrast garīgumu, bet viņa paliek tādā piezemētā sociālā prieka funkcijā, un viņa vairs nepauž to mākslas vēstījumu, nepauž to garīgumu, kas varbūt būtu tā virsotne, uz ko mēs gribētu tiekties arī kā mākslinieki, ja, ka mēs varam ar savu ķermeni būt politiski un tāpat laikā garīgi. Un tas vārda nozīme, kā jums šķiet, kāda mums ir sabiedrībā. Un man reizēm šķiet, ka varbūt tieši latviešu valodā šim vārdam ir tāda zemākas kvalitātes nozīme, kā varbūt citās valodās. Kuram vārdam? Deja. Es nedomāju, ka pašam vārdam, man liekas, ka vienkārši dejas nozarē kaut kā gadu laikā ir diezgan absolūti neveiksmīga pozīcija starp pārējām nozarēm. Tas, ko var dabūt, kā cilvēks skatās uz vizuālo mākslu, uz mūzikas nozari, uz teātra nozari, un kā viņš skatās uz dejas nozari, tas ir atšķirīgi. Dejas nozari ir ļoti ķermetiska, mūsu sabiedrības uztver ķermeni ļoti. Mums nav fiziskās kultūras, mums ir sports. Es jau to neapstripu. Jā, varbūt, ka tur tiešām tas, ko jūs sakat, tur jau kājas augt tām vispār, ko mēs uzskatām par ķermeni, un tas, ka ķermeņa prāta dualisms joprojām ir tāda primāra, nevis dualisms, bet hierarhisms, ir vispār primārais uztveres veids. Un līdz ar to es nezinu, kāpēc, teiksim, literatūra un dzēļa skaitās kaut kas tik ļoti īpaši, kā abstrakcija, pilnīgi atķermeniskota, bet deja uzreiz skaitās kaut kas mazāk, lai gan man personiski pēdējā laikā tas pārdzīvojums ir daudz spēcīgāks, redzot iemiesotās formas, nekā lasot kaut ko, kas ir uz papīra. Bet, jā,